Labs rīts visiem! Sēžu šeit Romā, forša viesnīciņa, saulīt, perfekti. Jā, un šodienas tēma ir par to, ka daudziem cilvēkiem ir viss salauzts galvā un sirdī. Un viņi domā, ka vienīgais veids, kā dzīvē kaut ko dabūt, ir kaut ko noshēmot, kaut ko nozagt, kaut ko nomuķīt, nokruķīt, vai ne? Un tad cilvēki sāk ticēt, ka vienīgais veids, kā kaut ko dabūt, ir kaut kur izsisties pa blatam, pa draugam, negodīgi, tikt saimā, pelnīt 18,000 mēnesī. Cilvēks ir aizmirsis to, ka viņam iekšā ir milzīgs spēks. Un tev nav jākļūst negodīgam, nav jāgrib miljonus. Ja tu pat nevari pāris tūkstošus pacelt, tavā iekšējā sajūta pat nevarētu pāris tūkstošus pacelt. Tev pieliktu klāt vēl 3-4 tūkstošus mēnesī, tu salūzīsi vienkārši. Tev stress būs tāds, ka tu vispār nesapratīsi, kā dzīvot. Mums iekšā viss, tad, kad mēs augam, kļūstam vērtīgāki, tad viss mainās ļoti pakāpeniski. Tāpēc jau ir tas, ka cilvēks, ja normāli attīstās un ja viņš nav, kā teikt, nežēlīgi traumēts un neiestriekst mūžīgajā bērnībā, tad viņš kļūst kompetents, attīstas, izveido savu lietu, finālā varbūt nē, bet viņš ir adekvāts, viņš saprot, ko viņš grib un viņš dod sev, un viņš tālāk iet pa dzīvi, dodams tālāk to enerģiju un mīlestību un visu saviem bērniem, saviem mīļajiem un tam līdzīgi, vai ne? Bet viņš vispirms sevi aplaimo, viņš sevi izaudzē, vai ne? Kā puķi podā. Nevis sēž, ko nevis sēž? Daudz tā arī sēž, vai ne? Daudz tā arī iznāk no rīta pohaini, uzpīpē cīgiņu un sapņo, ka varbūt vinnēs loterijā un ka viss ir negodīgi. Un tad ir pilns TikToks ar visādiem, kas kliedz, kad bagātie kļūst bagātāki un viņš tāpēc kļūst nabagāks. Pats nesaprastams, ka viņš jau pats veido savu to bombzisko nabadzību. Jā, tā kā jā. Mēs iedzeram suliņu, tūlīt man atnesīs oficiāns kapučīno. Paēdīsim proteīnu bagāts brokastiņas un brauksim uz lidostu. Pēc ceļam izbaudīsim foršo Itālijas saulīti. Un tā mēs te dzīvojamies, tā mēs te veidojam sevi iekšā to foršo sajūtu. Viņa aug un viņa ir jākultivē. Tas pats pa sev tā nenotiek. Pats pa sev nekas nenotiek. Pie viss ir jāpiestrādā. Un ja tu nezini kā, ja tu vēl joprojām sēdi tur bedrē, un tev viss bēsī, un tu nesaproti, kas vispār notiek tavā dzīvē, un kāpēc tavs... Cappuccino? Aha. Grazie mille. No. Grazie mille. Nu, un atnes man cappuccino smuki. Grazie mille, senjor. Un... Tagad mēs turpināsim dzert kapučīno jau. Bellissimo, vai ne? Itālija, Āfrika, Spānija, Nīderlanda. Visi pasauli man pie kājām. Bet tas jau, protams, viss nav nācis. Tas jau nav nācis, kā teikt, vienkārši. Tas bijis pats izdedis nīkuls, kas cenšas visiem izdabāt. Kas nesaprot, kāpēc es tiek plēsts uz pusēm. Un pats nesaprot, ka es jau pats izveidoju to savu dzīvi tādu, vai ne? Tagad kaifā. Un ja tu arī gribi kaifā, nāc pie manis izaugsmesterapija.com.